Jau no anatomijas stundām zinām, ka sirds ir orgāns, kas nodrošina asins cirkulāciju organismā. Sirds un asinsrites sistēma ir galvenais posms cilvēku veselības un dzīvības nodrošināšanā. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglos darbu. Runājot par sirdi un sirds veselību kā tādu, te ir jāpadomā par to, teiksim, sirds stiprinošo momentu, ja? Un kāpēc cilvēks grib stiprināt sirdi. Parasti tas notiek tad, kad cilvēks sāk just savu sirdī, ja? Un viņš jūt kaut kādus sirds pārsitienus, viņam it kā pasliktinās tā sirds veselība, tie holesterīna radītāji pasliktinās, ja? Te viņš domā uzreiz, teiksim, ir jāsāk lietot kaut ko arī no vitamīnu puses, ja? Priekš sirdī, sirds stiprināšanas, ja? Bet es piedāvāju, teiksim, bišķiņ paanalizēt no tāda viedokļa, ja sirdī vajag stiprināt, tad kaut kas rada slodzi tai sirdī, ja? Un paanalizēt, kas tā pa slodze. Un, teiksim, ja runāt pa slodzes, teiksim, tipiem, ir tā saucamā pozitīva slodze uz sirdi, tā ir tā saucamā fiziskā slodze, ja? Ka ir jāsporto, jāvingrinā sevi, ja? Lai, teiksim, sirds dabūtu, teiksim, jāizvingrina sirdī, ja? Un ir negatīva slodze, ko rada mums tādi faktori, ka paaugstināts asinsspiediens, pātrināta sirdsdarbība, ja? Paaugstināts holesterīna līmenis. Asinsspiediens ir viens no vadošajiem riska faktoriem, ne tikai Latvijā, vispār arī pasaulē. Kaut gan citur ir ar speciālām programmām panākt šīs situācijas uzlabošanās, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Mums šis procents ir ārkārtīgi augsts, tuvu pie 50% pieaugušo iedzīvotāji ir ar paaugstinātu asinsspiedienu. Arī stress un lielas nervu sistēmas pārslodzes liek sirdī strādāt smagāk. Negaidi, kamēr tava sirds apstāsies. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglosi darbu. Valeron atvieglo sirds darbību. Valeron. Runājot par negatīvo slodzi uz sirdī, te obligāti ir jāmin paaugstināts asinsspiediens, jo pirmais, ko bieži vien ārsti un paši pacienti pamana, tas ir, man paaugstinājās asinsspiediens, ja? Viņi to biežāk nejūt, ja? Bet, kad sāk mērīt regulāri, viņi redz, ka spiediens pastāvīgi ir paaugstināts, ja? Un kā sirds rēģē uz paaugstināto asinsspiedienu? Sāk vienkārši ātrāk strādāt, ja? Te parādās aritmiskas reakcijas, ja? Teiksim, pārlieks darbs uz sirdi aiziet, ja? Un tāpēc, principā, pieaug uzreiz tā negatīva slodze uz sirdi, ja? Jo, teiksim, pa šaurāku trūbiņu vienu un to pašu asins daudzumu ir grūtāk pārsuknēt, ja, nekā pa platāku to trūbiņu, ja? Un tāpēc uz sirdi uzreiz automātiski pieaug slodze, ja? Tad pieslēdzas klāt holesterīns, kas rada visas šitās te pangas, ja? Kas ir, kā es banāli saucu, tā ir barjeras, kad asins skrien pa asinsvadiem, tas ir tā saucamās barjeras, kas paaugstina to pretestību uz sirdi. Un atkal, pirmais, kas sāk to just, tas ir cilvēka sūknis, ja? Tas ir sirds principā, ja? Būtu ok, ja tikai holesterīns, ja te vēl pieslēdzas klāt trombocitu agregācija, ja? Kas izveido tos trombus, kas aizprosto asinsvadus un atkal rada to paaugstināto negatīvo slodzi, ja? Tad iestājas vēl papildus, sirds strādā pastāvīgi jau tāda hroniski strādā tāda paaugstināta režīma, protams, sāk veidoties arī enerģijas trūkums sirdī, ja? Un tas vēl rāda negatīvo slodzi uz sirdi, un tā pamazam laika gaitā viss pieaug, ja? Kamēr sirds sāk kāda veida protestēt, principā, ja? Sākumā cilvēks to sajūt varbūt ar vienkārši sirds pārsitieniem, ja? Teiksim, bišķiņ smagi ap sirdi kaut kā, ja? Bet smagākos gadījumos, principā, ar ātras palīdzības saukšanu tas izriet, ja? Teiksim, un ārsti tur, kas sāks hospitalizē pacientu, ja? Un, teiksim, tur atrod visādu, teiksim, to buķeti, ja? Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi rūpēties par tā saucamās savas veselības stāvokļu, to asinsspiedienu, holesterīnu, teiksim, ja? Lai būtu regulāra tā fiziskā slodze, ja? Lai negatīvi neradītu savai sirdī negatīvo slodzi. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglos darbu.
nervu pārslodzes, stresi un visās šitās pastāvīgas spriedzes, ja, viņi darbojas kā katalizators sirdslimību attīstība. Ja. Teiksim, ātrāk attīstās tas sirds kaites, ja, sirds veselības problēmas. Ja. Tāpēc arī ir tā, ko kardiologi bieži runā, ja, ka sirdslimības paliek jaunākas. Ja. Tas arī norāda uz to, ka cilvēki par daudz nervozē, ja, un līdz ar to pirmais, kas cieš, tas ir sirds veselība. Un tāpēc ir jāpievērš uzmanību ne tikai sirds veselībai šajā gadījumā, ja, bet arī tai nervu veselībai. Ir jāstiprina nervi, jālieto kaut kāds nervu sistēmai, lai nervi būtu arī kārtībā. Lai uzlabotu sirds asinsvadu sistēmas veselību, iesaku koriģēt savu dzīvesveidu, uzlabot ēdienkarti, atmest smēķēšanu, palielināt fizisko aktivitāti un kontrolēt ķermeņa svaru. Tāpat iesaka lietot vitamīnus un uzturu bagātinātājus, kuri atvieglo sirdsdarbību, mazina slodzi uz sirdi un uzlabo sirds asinsvadu sistēmas darbību. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglos darbu. Jācenšas izvēlēties tādus vitamīnus, ja, sirds vitamīnus, kas arī cīnītos pret šiem faktoriem. Ja. Un šeit es varu minēt principā to pašu zivju eļu, kas cīnās ar to holesterīnu, ja, uzlabo asinsvadu elasticitāti un tāda veida, teiksim, mazina to holesterīnu līmeni, ja, un mazina to enerģijas trūkumu, jo sirds strādā pārsvarā izmantojot augstskābju, omegaskābju enerģiju principā. Ja. Un vēl viens ļoti labs, tas ir valerons, ja, kas satur sevi vairākas bioloģiski aktīvas vielas, kas arī palīdz cīnīties pret šiem riska faktoriem, kas rada to papildus negatīvo slodzi uz sirdī. Ja. Sirds vitamīni varbūt būtu tie, kas tātad uzlabo šo sirdsdarbību, uzlabo sirds muskuļu spēku, samazina holesterīnu kā riska faktoru, mazina trombocītu veidošanos, trombocītu salipšanu, lai neizraistītu šo asinsvadu nosprostojumu. Un viens no šādiem preparātiem, kas šobrīd nopērkams aptiekā, ir laikam Valeons. Tur ir sastāvā unikāla viela, kas ir L-arginīns. Un L-arginīns ir tas, kas, manuprāt, viņš ir viens no tiem vienīgajiem, kas atbrīvo NO veidošanos organismā. Un tātad šis būtu galvenais, kas būtu vajadzīgs šim sirds muskulim. Tas ir viens. Otrkārt arī ķiploka ekstrakts. Tur ir brīvās aminoskābes, tātad ķiploka ekstrakts holesterīnu samazina. Tur ir kālijs magnīzs, kas ir vajadzīgs mūsu sirds muskulim. Jā, protams, bet tas nevar būt kā vienīgais medikaments. Tātad vitamīni varētu būt kā papildus terapija jebkuram cilvēkam, lai stiprinātu savu sirdi, lai stiprinātu savu sirds muskuli, lai uzlabotu asinsriti. Negaidi, kamēr tava sirds apstāsies. Problēmas ar sirdi ir nāves iemesls numur 1. Sirds kalpos ilgāk, ja samazināsi slodzi un atvieglosi tai darbu. Lieto Valeron. Valeron palīdz samazināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni, tādējādi samazinot slodzi uz sirdi. Valeron atbrīvos tavu sirdi un palielinās fizisko izturību, ļaujot sirdī strādāt vieglāk. Dodies uz aptieku un iegādājies Valeron. Valeron. Pagarini savas sirds veselības mūžu. Runājot par Valeronu, var salīdzināt tādu, kā, kurš ilgāk noskries, tas cilvēks, kas skrien ar kartupeļu maisu uz muguras, vai tas, kas bez kartupeļu maisa. Ja? Protams, tas, kas skries bez kartupeļu maisa, ja? Jo viņam ir vieglāk skriet. Ja? Un tas, tā var pateikt, tie, kas dzers Valeronu, ja, tie skries bez kartupeļu maisa. Ja. Vēl ļoti pozitīva īpašība Valeronam ir, priekš tie cilvēki, kas lieto jau dažas sirds zāles, ja, bieži vien ir jautājums, vai drīkst vai nedrīkst lietot Valeronu kopā ar sirds zālēm. Ja. Un mana atbildēja, ka drīkst un ieteicams lietot, ja, pirmam kārtam, ka tas uzlabos to sirdsdarbību, ja, un otram kārtam Valerons arī šāda veida nedaudz arī potencēs to zāļu iedarbību. Valeron – sirds asinsvadu sistēmas veselību nostiprinošs līdzeklis.